Urā, ir jau 18 kilometrs. Super. Tas nozīmē gandrīz 20. Tas nozīmē, ka pusmaratons jau ir noskrīts gandrīz. Vēl 20 kilometri. Nu, varbūt vēl bišķi vairāk. Vienkārši super. Paldies Dievam, kad puskielu jau tik daudz ir noskrīts. 18 kilometri. Pusmaratonieki tikai 21 kopā skrien. Un mēs maloči 42. Skrienam pa Brīvības ielu, turpinam. Kājas ļoti jūt jau, īpaši pie ceļgaliem. Jūt, bet man ir ļoti viegls un plašs boks. Un ir blāksteri. Un es skrienu ļoti maz. Dažreiz pastaigāt, dažreiz paskrien. Tā, lai tiek ātrāk uz priekšu. Lai ātrāk ir viss noskrīts. Lai var sastādīt kā personīgo rekordu. Un lai beidzot var noskrīt pilnus 42, jo 38, 49, tur ir 4 kilometru starpība. Šogad man jānoskrīt bija viss maršruts, kad kājas sāp, jāsaņemas. Mēs nogriezīsimies 8 centu jau. Mums tur būs atkal banāni un apelsīni un enerģētiskie dzērieni un ūdens. Tas atkal patīties enerģētisko dzērienu. Es dabūju vienu pudeli enerģētisko dzērienu ar greipfrūtu garšu. Un viņš bija ļoti garšīgs. Jā, un tepat kabatas somiņā ir. Jāpieliek solis. Šitas ir interesantākais posms, kad skriet kopā ar visiem. Tad, kad es nogriezīšos tagad uz maršrutu, kur skrien tikai maratonisti, tur jau būs vientuļāk, jo tur jau visi skries atpakaļ. Tad es skriešu tikai uz Meža parku. Lielākā daļa jau skries atpakaļ. Un tad man būs diezgan vientuļi. Bet nu nekas. Pēc tam jau es atkal skriešu un tad es satikšu 10 kilometrniekus, 6 kilometrniekus. Un tā kā atkal nebūs garlaicīgi. Jāņi. Jāņi. Cik varši. Jums Jāņi šodien, jā? Jā, man Jāņi nevar sagaidīt, jā. Skaidrs, Jānis. Lai Jānim arī izdodās noskriet. Vējš, cik varši. Vējš.